Esamies pie Bakfast ģimenītes maziņās. Tāds maziņš stropiņš. Nukleus vai Nuklaus viņu sauc. Nezinu, es viņu sauc par Nuklaus. Un iekšā te mamma ir, reku tur rāpo. Mēs tu pagrūti redzēt. Gaišu dibentiņu forši. Ja kā viss notiek. Ir labi. Ir labi. Mamma reku pa grīdiņu skrēja tur. Apakšā stūri, tā kamera nav labi tāda. Smukiņa, gaišu dibentiņu. Ložņāja par riņķi visu laiku. Smuka liela balts dibentiņš. Viss. Labi, liksim mēs apakai. Ieliksim barotavu, lai būtu viņām mākslīgais ienesums. Mātīt arī sāks dēt vairāk uzreiz. Tā, jāstāsta, vai tā barota viņa tagad ies vai nē, nogriezt kaut kādus gabalus nost. Barotavā ir 200 grami, 150 ir medus. Tad liekot iekšā tikai mammu nenotraumē. Tā jau viss būtu labi. Viss būtu labi. Jā, ot iet iekšā smuki. Notraumēt mēs viņu nenotraumēsim. Apakšā paliek brīvs. Brīvs. Paņemsim, paieliksim tuvāk viņām, lai ir. Lai viņām no tālu jānes, lai nav lielas šķirves. Vajadzēja man no mājām paņemt trešo rāmīti īstenībā. Lūk. Darīsim šitā. Nekas, ka te būs priekšpusē viena šķirva neliela. Bišķi sāk uztraukties, ka viņi patraumējuši. Bet tas nekas. Viņām būs tagad ēdamais. Un viss kas viņām būs. Šitāds plasmasas nāk pa virsu. Forši, tā, kad tu attaisi stropu, varēja redzēt, kas notiek iekšā. Nukleus pareizāk būtu. Viņš jau ir apaudzis, bet viņš viegli nāk nost. Vot, pišukiem tagad būs forši. Izaudzēju šitajā jau, šitā būs otrā mātīte. Nuklaus viņā. Bišķiņ viņas tādas nervozas. Nervozas bišķiņ, bet tā iekšā visu attais uzreiz var apstīties visu. Taisīsim ciet viņu. Hop. Un viss. Un sjo. Nākošu nedēļu braukšu, tad ņemšu nost un, nezinu, mainīšu kaut kādu. Varbūt iespējams tur to malējo ielikšu te to māti iekšā. Vajadzīgs ir laiks, lai noņemtu to nost. Ielikt kastītē un pēc tam vēl noņemt tur māti. Un tad ielikt šito māti. Un tad vēl diena vai divas ir vajadzīgs, lai viņi pasēž tur un tikai tad var laist vaļā viņu. Kamēr viņi piesūksies ar to smaku visu, un kamēr tās atšaknīsies, ka vēl nav mācis, tad tur arī laiciņš ir vajadzīgs tomēr. Tā jau varētu arī šodien to visu izdarīt, bet izskatās, kad mācās un būs lietas labāk netraumēt viņas. Uzradies ir zirneklīts. Lielām kājām tāds baigais.
Baigais bandīts izskatās. Ej nost. Vot, šitā ir strelnieku drava. Viena bakvast mātīte šitien sēž pirktā. Ielaisti viņi te. It kā viss bija baigi labi sadzīvojies, tur ļoti labi. Šitien ir niknās. Šitām arī draud visu nomainīt nākošgad jau. Cita mamma. Intensīvi ļoti labi strādā, baigi forši šitien izskatās, kad ir labi attīstījušās un ko pagājušajā nedēļā skatījos. Medus arī labi sanests bija, rāmīšos. Šitiem stāv no vasaras vidus pa vienam magazīnam katram. Nu, magazīni noņemt, tagad viņus nes lielajos rāmjos visu. Nu, plānoju visu griķu no griķiem atvest un šeit arī malā kaut kur likt viņus. 7+7 gabali būs šeit. Un tad ar tiem visiem mainīsim nākošgad mammas nost, lai ir vismaz viena drava būs mierīga. A otru dravu es nezinu, kā papildināšu, varbūt ar krainām tur pavairošu, jo man tur ir 4 krainas stāv. Stropiņos dzīvojās. Nu, vot. Lauka šeit ir ļoti plaši, tur visai šitā lauka ir vēl daudz un dikti lauku. Virš šeit ir maz riņķī, bet vispār ir virš. Lūk tā, kaut kā apmēram tā bija viss stāstiņš. Šitā tranu ģimenīte arī šitajā zilajā bija. Nu kā jau puikiem zilā krāsa patīk, te jau traniem arī laikam. Tad te bija ļoti daudz rāmīšu ar tranu šūnām, arī tur pat izvilgts bija par to nedēļu. Te arī man sēž tā dežurējošā mamma, ko es ielaidu. Būs labi, viss jau. Nu, pagaidām visiem tā.